Šīs receptes ideja ir jau visiem labi zināma un ierasto ēdienu kartupeļu pankūks pasniegt mazliet citā gaismā. Un šajā mēs izmantosim kazas sieru, ļoti labu balzamiko etiķi un rukolas salātus. Mērķis kartupeļu mīklas pagatavošanā īstenībā droši vien variācijas būs simtiem un katrs teiks, ka māma man gatavoja citādāk. Ja? Mēs ko darīsim? Mums ir sarīvēts ar rupjo rīvi kartupeles, mums būs ola un varbūt liksim miltus, vēl izdomāsim, cik miltaini ir paši kartupeļi. Tā, mazliet pašā sākumā uzlējam eļļu. Panna ir gan uzkarsus, cik nu mums lielas gribam tās pankūciņas. Atkal gaumas lieta. Lai cepās. Tagad mēs cepam. Domāju, nekāda lielā māksla nav uzcept šo. Pats svarīgākais būs beigās, kā mēs liksim pa virsu sieru, mazliet rukolu un balzamiko etiķi. Tā, kartupeļu pankūks ir gatavs. Tagad mums atliek dažas ļoti būtiskas lietas. Mums šeit pietrūkst mazliet trifeļu eļas, kas piedos tādu foršu trifeļu sēņu aromātu, kas nav varbūt tik ļoti pierasts aromāts, bet ir ideāls aromāts priekš kartupeļiem. Tagad mēs uzliekam mazliet kazas sieru. Izkārtojam tā, lai arī smuki izskatās. Šeit šobrīd nāk klāt mazliet rukolas salātiņš. Saplūkājam tā, lai nav pārāk lieli tie zaļumi. Un balzamiko maletī. 20-gadīgs balzamiko etiķis.